tie pīķi, kad ir ļoti slikti un ļoti labi, ja, kā līdz šim bija tāds riktīgi treši un slikts, un tad bija vai pilnīgi neveiksmīgs ideja, ja, un ļoti jaudīga ideja. Tā atšķirība bija liela. Mākslīgais intelekts šo atšķirību īstenībā samazinās. Kāpēc? Tāpēc, ka ja nebūs joprojām tie, kas taisīs kaut ko jaudīgu un labi radošu, tad tas būs drusku zemāks. Šie, kas taisīs sliktāk, taisa tagad labāk. Principā visi būs vienādi, bet vienādi labi. Ja? Vidēji augsti, bet labi. Ja? Tātad slikti vairs īsti nebūs, un tādu riktīgo tādu pīķu nebūs, ja visi darīs vienādi. Tāpēc, protams, joprojām būs vajadzīgs arī kaut kas neordinārs un interesants un citādāk pieeja, un vēl jo vairāk mūsdienās tieši tas tajā visā kopējā reklāmas ziņojuma masā, kas ir tur 5 līdz 10 tūkstoši reklāmas ziņojums, ko mēs redzam dienā, varbūt Latvijā tur 5 tūkstoši, tur Amerikā, Ņujorkā 10 tūkstoši, ja? bet tas ir tūkstošos, ja mēs vienkārši jau vairs nepiefiksējam. Tad visā tajā pelēkajā masā mēs vēl jau vairāk izcelsies un pamanīsim to, kas ir tā kā riktīgi unikāls. Pietura digitalizācija.